reportāžas no notikuma vietām. Valdība sanāks uz ārkārtas. Saeima neatbalsta ierosinājumu. Vai ļaudis novados spēju? Gan Kurzemes, gan Vidzemes, kā arī Zemgals. Teātris piedāvā uzsvērt mākslinieciskas kvalitātes. Kultūras un izklaides ziņās uzzināsim. Kā pārvar krīzi? Par svarīgāko. Sveicināti raidījumā Runā Latvija. Šodien, godātie skatītāji, raidījumā runāsim par apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. un Lektonikas 4. kongresa zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, starptautisko nozīmību, gala secinājumiem, un studijā būs Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents akadēmiķis Stālaus Junzis un Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Ilga Jansone. Savukārt telefonu sarunā ar uzņēmumu Jēkabpils siltums valdes priekšsēdētāju Aleksandru Karpenko uzzināsim, kāda situācija ir apkurses sezonu sākot, kā patērētāji spēs norēķināties par siltuma enerģiju Jēkabpils pusē, bet, kad studijā būs Svetbanka privātpersonu finanšu institūta direktora vietniece Diana Krampe, tad vairāk uzzināsim par pētījumu, kas veikts saistībā ar apkurses sezonas uzsākšanos un apkurses parādu mazināšanu. Mūsu viesiem, godātie skatītāji, es atgādinu, ka ik viens var piezvanīt un tiešraidē uzdot savu jautājumu vai paust savus domas. Telefona numurs tiešajā ēterā 670 70 298. Un šodien mēs labprāt būtu gribējuši intervēt arī tos laimīgos vecākus, kuru bērns var tikt reģistrēts kā pasaules 7 miljārdais iedzīvotājs. Taču viens no titula pretendentiem ir piedzimis Kaļiņgradā, bet otrs Filipīnās. Tur dzimusī meitenīte vai Kaļiņgradas apgabalā dzims Pjotrs vai tātad Danika būs 7 miljārdais iedzīvotājs. To skaidros, protams, starptautiskā ANO ekspertu grupa, bet tāpēc mēs tepat Latvijā šodien runāsim par citām aktualitātēm. Un tūlīt arī skatāmies, cik tad droši liepājnieki jūtas savā pilsētā. Valsts policijas Liepājas iecirkņa darbinieki pirmo reizi veica socioloģisko aptauju, kas izrādījās netik vienkāršs darbs. Policisti aptaujāja teju 200 iedzīvotājus, lai uzzinātu, cik droši vai nedroši savā pilsētā viņi jūtās, kurās vietās iedzīvotājiem bailīgāk uzturēties un kur ir tie faktori, kas neļauj justies pietiekami droši. Ja mēs runājam par šīm nedrošības sajūtām, protams, tas ir apgaismojums atsevišķās vietās, kur tomēr ir intensīva gājēju kustība, bet nav šīs vietas izgaismotas. Tas ir galvenais apgaismojums, viņiem liek justies nedroši. Jā, ir gan apgaismojums, tāpat ir arī jauniešu kompānijas un arī personas, kas atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Arī mēs vaicājām liepājniekiem, kuras pilsētas zonas viņi uzskata par nedrošākajām. Varētu būt, teiksim, Karostā mazāk tā drošība, jā. Jo, tur vairāk ir varbūt cilvēki bez darba un tā kriminogēna situācija varbūt nav tik labi, bet citos rajonos principā normāli. Mūsējais šitas rajons it kā ir tāds, drošs, bet tāds laumas rajons un tā, es jau tur tā īpaši nevazājos samērā. Zaļā birža noteikti. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tur tāda dīvaina atmosfēra ir. Vai dīvaini? Un kādā ziņā dīvaini? Tur tāda interesanta tipiņa steigā. Vairāk liekas, ka tas ir laumas rajons. Vakarā sanākot un darbu nākot. Tā nepatīkams sajūta rodas, ja tas ielas ir tumsnēs. Būtu tiešām patīkamāk, ja būtu kāds policists redzams. Tas būtu patīkamāk. Aptaujā iedzīvotāji precīzi norādījuši vietas, kur apgaismojuma nepietiekamības, intensīvās satiksmes vai aizdomīga kompānija dēļ atrasties ir neomilīgi. Piemēram, bijušās dārzniecības teritorija Ezerkrastā Kungu un Ganību ielas krustojumu, vārtrums starp Roņu ielu 1 un 3, gājēju ceļš gar dzelzceļu, kur pavisam nesen no izvarotāju nagiem izspruka kāda jauna sieviete, kā arī citas pilsētas teritorijas. Runājot par problēmām, kas saistīts ar apgaismojumu kvalitāti pilsētā, jau uzsākts vērienīgs projekts – pilsētas apgaismas sistēmas rekonstrukcija. Viena no šajā jomā kritiskākajām zonām ir Karosta. Karostā daudzās vietās apgaismojums nav būvēts kā apgaismojums, bet tur ir no zemūdenēm demontētie vadi, kuri ir iebūvēti zemē, un loģiski, ka nekas labs tur nevar būt. Tur regulāri šie vadi sadeg, pārtrūkst, pazūd apgaismojums, un, piemēram, ziemas laikā ļoti grūti ir atjaunot šādu apgaismojumu. Tad elektriķi mēģina veikt visus iedomājamākos un neiedomājamākos veidus, vai pa gaisa vadiem mēģina likvidēt šo pārāvumu.
Analizējot aptaujas rezultātus, ieskicētas problēmas, kas katrā pilsētas rajonā un kopumā pilsētā jārisina vissteidzīgāk. Tā ir jau pieminētā apgaismojuma nodrošināšana, jauniešu klaiņošana, alkohola lietošana sabiedriskās vietās, ēku sienu apzīmēšana un citi. Ar savām versijām, kā risināt drošības jautājumus, nāk klajā arī Liepājas jaunatnes centra pārstāvji. Mēs atnākam, te ir problēma, tad mēs ejam mājās un pēc rīta dušas mēs par to aizmirstam, ka vispār ir kaut kādas problēmas. Un salinkot ar pilsētas budžetu, ar pilsētas prioritātēm, ar konkrētām darbībām, un tad būtu kaut kāds tālējošākais efekts no tā. Piemēram, bija iezīmēta problēma grafitī Liepājas pilsētā. Tad mums jāatrod alternatīvas vietas, piemēram, kāda veca siena, kur jaunieši var zīmēt. Jo visas problēmas rodas tur jauniešiem, klaiņojošiem jauniešiem, tā tālāk un tā vēl joprojām, ka mums nav alternatīvas. Un es domāju, ka perspektīvā mums ir jāmaina arī skolas modelis, ka skolai pēc stundām būtu jāpiedāvā kaut kādas aktivitātes mikrorajonu jauniešiem, nevis tā 3-4 skola ir cieta. Policijas pārstāvjus stāsta, ka aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā plānojot ikdienas darbu, un, lai efektīvi risinātu drošības jautājumus, darbs jāveic vairākām institūcijām roku rokā, arī pašai sabiedrībai kā vārdā veikta aptauja. Laura Drēziņģirds-Garcons, TV Kurzeme. Studijā Latvijas Zinātņu akadēmijas humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja akadēmiķa Ilvi Jansons. Sveicināt pie mums raidījumā. Labvakar. Un Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents akadēmiķis Tālavs Junis. Sveicināt. Labvakar. Tātad, nu pat ir aizvadīts liels notikums, teiksim, Latvijas zinātnes dzīvē pēdējo 10 gadu laikā, un tas ir apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku kongress un Leitonikas 3. kongress. Tātad, šobrīd jau varbūt pa sestdienu, svētdienu bija laiks tā kā drusciņi vērtēt, ar ko šis kongress tā kā iezīmīgs, atšķirīgs no iepriekšējiem, varbūt, ja var tā uzdot jautājumu. Nu, jāsaka, jā, kad varbūt tiešām dažas tikai dienas ir pagājušas kopš šī tiešām lielā un lieliskā, es teiktu, notikuma beigām. Un godīgi sakot, tās beigas mums tā kā nemaz dalībniekiem kongresā, kas bijām, negribās samierināties, tā kā vēl kaut kas pietrūkst, vēl gribētos runāt un parunāties un satikties un apspriesties, bet, nu, laikam tas jāsaka, ir jau aiz muguras laiks tādā nozīmē, kad ir sabraukuši tik lielā skaitā zinātnieki. Godīgi sakot, arī no Latvijas mēs tik bieži netiekamies, vairāk kā 1000 cilvēku vienlaikus kopā, un, protams, arī vairāk kā 50 dalībnieku no 15 pasaules dažādām valstīm. Nu, tas ir tiešām viens tāds unikāls notikums. Bet akadēmiķis kundze, jūs jau sestdien un svētdien droši vien strādājāt diezgan dušīgi, jo rezolūcija par kongresu gaitu un viss tā rezolūcija tapa tikai tā kā šodien, jāsaka, praktiski. Kā ir ar to darba apjomu? Protams, rezolūcija lielā mērā jau tapa arī kongresa dienās, bija samērā aktīvi arī paši zinātnieki, tika iesniegti vairāki priekšlikumi, bet, protams, šai redakcijas komitejai bija pēdējie labojumi, vēl jāievieš sestdien, svētdien, un šodien arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidijā mēs šo rezolūciju apstiprinājām, un arī jau šobrīd ir nosūtīta vismaz laikrakstam Latvijas vēstnesis. Kādi ir jūsu iespēja par kongresu? Kādas, teiksim, spilgtākie notikumi, politiķu uzstāšanās, varbūt jūs ir aizkustinājis, varbūt kāds referāts, varbūt kāds ziņotājs īpaši? Nu, pirms varbūt runāt par spilgtākiem notikumiem, jāsaka, ka pats tas kongress kopumā, tas ir tāds viens unikāls, varētu teikt, krājums, kurā mēs esam gan iguvuši jaunas atziņas, gan jaunas priekšlikumus. Iedomājieties 1200 kongresa dalībnieku. Un faktiski jau tā pa īstam tā analīze un arī domas, kā tos priekšlikumus īstenot, droši vien sāksies tikai tagad. Jo kongresā darbojas, iedomājieties, 45 dažādas sekcijas, dažādos zinātņu virzienos. Katra no šīm sekcijām publicēs savus referātus tuvāko mēnešu laikā. Dažas jau ir tagad publicējušas. Tad kongresa plenārsēdēs, kurās arī bija vienkārši izcili ziņojumi, tādi kā, protams, arī sākot ar valsts prezidentu uzrunu, viņš arī
ļoti nopietni analizē situāciju zinātnē, pievērsa uzmanību tādai problēmai kā zinātnieku aizbraukšana, aizplūšana uz ārzemēm, ka šis jautājums jārisina, un tas liecina arī par tādu valsts mūsu politiķu izpratni. Tālāk mūsu akadēmijas jau ilgadējā īstenā locekle un labi pazīstamā Vaira Vīķa Freiberga goda patrones. Es domāju, ka viņas runa arī prasa faktiski tādu ilgstošu vēl analīzi. Piemēram, aicinājumi zinātniekiem, ko viņi izteica savā ziņojumā, ka vajadzētu tagad ļoti nopietni tieši sociālo zinātņu speciālistiem nosēsties pie galda un izanalizēt, kas ir tie iemesli, kāpēc Latvija ir tādā situācijā, kāpēc visu laiku mums rāda un parmotot aizrāda, ka mēs esam sliktāki pat par Igauniju, pat par Lietuvu, par daudzām citām Eiropas valstīm. Kas tur ir par problēmu? Politiskā sistēmā, sociālā sistēmā. Un, lūk, tas ir tiešām tāds novēlējums un vērā ņemams uzdevums zinātniekiem, un ne tikai, protams. Protams, pati šī kopā sanākšana jau bija notikums, ka tiešām šie 1200 cilvēki, vairāk nekā 1200 cilvēki sanāca kopā, un domāju arī, ka notikums bija tas, ka tomēr dažas dienas pēc ievēlēšanas, ka praktiski kongresā piedalījās gan jaunievēlētā Saeimas priekšsēdētāja, gan izglītības un zinātnes ministrs Ķīļa kungs, gan arī kultūras ministre apmeklēja šo valsts pētījuma programmu apspriešanas sēdi. Var teikt, ka gandrīz pirmo reizi mēs vienā pasākumā redzējām tik daudz valsts amatpersonas. Un, protams, arī tas, ka vienoti strādāja gan tie zinātnieki, kas šobrīd ir Latvijā, gan arī tie zinātnieki, kuri dažādu iemeslu dēļ ir devušies uz ārzemēm. Un jāpiebilst, mēs bieži vien tā kritizējam tos politiķus, ka viņi tā kā zinātni neatbalsta, droši vien jau arī pamatot, bet šoreiz tiešām jāsaka, ka faktiski politiķi, manuprāt, viņiem šai saspringtajā laikā, kad viņiem bija jāveido jauna valdība un faktiski Saeima sākusi darboties, tiešām, man liekas, kad jāsaka liels paldies Izglītības un zinātnes mūsu komisija no Saeimas, gan priekšsēdētāja vietniece, vairāk komisijas locekļi, faktiski pavadīja gandrīz visas dienas, 4 dienas kopā ar mums Saeimā. Piedalījās īstenībā nebija šoreiz pat neviena tāda partija vai frakcija, kas ir Saeimā pārstāvēta, kura nebija pārstāvēta arī, vai no kurā 2, kurā 4, kurā 6 pārstāvjiem arī mūsu kongresā. Un tas liecina, ka mums tomēr ir kaut kādas cerības gan uz jauno Saeimu, gan uz valdību, un izskatās, ka varbūt, kad zinātne tiešām tiks vairāk ievērot, un mēs esam pilnīgi pārliecināti, un kongress ir tam pamats, ka zinātnieki noteikti var līdzēt sabiedrībai sekmīgāk virzīties ārā no krīzes, kļūt bagātākiem, un tiešām arī, teiksim, zinātne noteikti var būt kā viena daudz vērtīgāk eksporta preci. Ļoti jauki. Tātad kongresa temats ir zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte. Kā jūs domājat, vai zinātne var būt tiešām tāds efektīvs un spēcīgs instruments nacionālās identitātes stiprināšanā? Ko kongresā jūs dzirdējāt par šo tēmatu un cik bija tie lietišķi tādi apsvērumi, ka tas tā ir vai tas tā vēl nav gluži? Neapšaubāmi zinātne var būt par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, un kongresā bija veltīti vairāki ziņojumi šai tēmai. Konkrēti varbūt šobrīd ir grūti nosaukt, taču ir principi, uz kuriem mums ir jāveido sava nacionālā identitāte. Tā ir jāpēta, un arī varbūt šai virzienā ir jāvirza cilvēki, lai cilvēki apzinātos pirmkārt savu nacionālo identitāti, lai apzinātos savas saknes, un šeit gribētos pieminēt gan vairākus vēstures sekcijā nolasītos referātus, kas skāra mūsu vēsturi, skāra mūsu saknes, arī sekcijā par kultūra ainavu, kur īpaša vērība tika pievērsta arī mūsu vietvārdiem, mūsu mājvārdiem, lielāku apdzīvotu vietu nosaukumiem, un no turienes arī izskanēja aicinājums valodniekiem vairāk pievērsties šai tematiskajai grupai, kas līdz ar uzvārdiem un mūsu personvārdiem, protams, veido arī kādu daļiņu no mūsu identitātes, vai gribētos teikt vismaz veidoja, jo šobrīd ļoti bieži skatoties, kādi vārdi tiek doti, protams, rodas šaubas, kā šis vārds ir saistīts ar mūsu nacionālo pašapziņu, ar mūsu nacionālo identitāti un varbūt arī ar to,
kā mēs ar savu vārdu izejam pasaulē. Vēl varētu piebilst, ka mums bija ļoti tāds kvalitatīvs, saturīgs ziņojums, kuru sniedza tieši par nacionālās identitātes jautājumu. Šobrīd Eiropas tiesā strādājušais tiesnesis no Latvijas un arī akadēmijas goda doktors Egils Levits. Un faktiski jau tas viņa ziņojums bija ārkārtīgi saturīgs no akadēmiskā un arī no praktiskā viedokļa. Un es domāju, ka viņa šī ziņojuma publicēšana arī būs tāds materiāls studijām tālākām. Bet tas secinājums īstenībā ļoti vienkārši un pamatots, kad no tā, cik būs stipra mūsu nacionālā identitāte, kā mēs pratīsim viņu ne tikai saglabāt, bet arī attīstīt, no tā īstenībā ir atkarīgs arī, cik mēs sekmīgi attīstīsim savu ekonomiku un labklājību. Tā kā tas ir viens tāds secinājums nenoliedzami. Un tieši varbūt atbildot uz to jautājumu par zinātnieku lomu nacionālās identitātes stiprināšanā, man jāsaka, ka tas pats fakts, kad īstenībā dažas valstis, man tādā vienā starptautiskā fórumā par to nācās runāt, viņas pat apskauž. Viņi saka, redziet, cik vareni jūs izmantojat savu nelielo, protams, Latvijas zinātnieku potenciālu, bet jūs viņu ļoti sekmīgi papildinot, piesaistot tos zinātniekus, kuri strādā īstenībā šī gadījumā veselās 15 dažādās pasaules valstīs, un kuras arī palīdz Latvijas zinātniekiem attīstīties. Un, godīgi sakot, man liekas, lai arī tēma bija nacionāla identitāte kā tāda, bet mēs arī daudz izdarījām šajās 4 dienās, lai stiprinātu tieši zinātnieku, latviešu zinātnieku vai Latvijas izcelsmes zinātnieku identitāti. Un tas jau arī ir viens tāds priekšnoteikums daudz, es domāju, sekmīgākai zinātnes varbūt pat attīstībai turpmāk. Jā, bet kopumā vērtējot šo kongresu, man tā vien šķiet, ka šis kongress ir bijis ir 3. acīm redzot arī visplašākais, jo tik biezu programmu es neesmu redzējis iepriekšējos 2 kongresos. Es domāju, ka šis ir ļoti plašs kongress. Ko saka paši zinātnieki, vai nebija pārāk daudz un pārāk plaši, vai visi varēja pagūt, apsekot, sekot visām līdzi? Neapšaubāmi šis bija plašākais kongress, jo 1991. gadā sasaucot Pirmo pasaules latviešu zinātnieku kongresu, mērķis bija apzināt tos vēl trimdā esošos latviešu zinātniekus, kas vēlas atbraukt uz Latviju, kas vēlas dalīties ar savām zinātniskajām atziņām. Otrais kongress varbūt daļēji turpināja šo tradīciju, jau vairāk iesaistot arī Latvijas zinātniekus, bet šis kongress atšķīrās ar savu plašumu un arī varbūt ar savu atvērtību, jo šajā kongresā varēja iepriekš reģistrēties ne tikai ziņotāji, bet jebkurš praktiski latvietis no jebkuras valsts vai ar Latviju saistītais, un līdz ar to acīm redzot, ka mums izdevās savākt arī tik ārkārtīgi daudz cilvēkus. Un, protams, gribētos uzsvērt šeit, ka mēs centāmies, lai šie kongresi būtu ne tikai darba svētki, bet arī tiešām tie būtu zinātniekiem svētki, lai tā būtu ne tikai kopā sanākšana, bet tie būtu arī dažādi koncerti, kas mums bija kora kamēr koncertu šeit varētu pieminēt Latvijas Universitātes lielajā aulā. Mūsu Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekļa Māra Sirmā vadībā noteikti varētu pieminēt arī izbraukuma sēdi Rundāles pilī, kuru arī vadīja mūsu Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Imants Lansmanis un vēl vairākus citus pasākumus. Un tieši, ja nebija iespējams tiešām apmeklēt visas 45 sekciju sēdes, tad šie pasākumi bija tie, kas varēja pulcēt ļoti plašu, dažādu specialitāšu cilvēkus, un līdz ar to arī šīs domas raisījās par dažādiem jautājumiem ārpus varbūt vienas specialitātes robežām. Šeit intervējot dažādus cilvēkus, kas ir piedalījušies kongresā, zinātniekus, uzklausot viņu viedokļus, mēs tad ar tādu lepnumu esam dzirdējuši to, ka zinātnieki pasaka tā, kāds viņu vērtējums un guvums ir no kongresa. Viņi izsaka gandarījumu, ka mēs ne ar ko neesam sliktāki par to, kas notiek ārzemēs, un mēs neko neatpaliekam no tā, kas notiek ārzemēs. Jā. Varbūt pat citreiz labāk. Jā.
Jā, tas tiešām skanēja mūsu kongresa dalībnieku teiktajos vērtējumos par kongresu. Un īstenībā tā ir tāda, zinām, dinamika saskatām. Ja viņi saka, daudz jau tie dalībnieki piedalījušies arī 1. un 2. kongresā pirms 20 un pirms 10 gadiem. Un viņi saka, ja 1. kongresā mēs skatījāmies uz mūsu ārzemju kolēģiem ar aplēstām mutēm un klausījāmies visu, ko viņi mums pamācīs, tad īstenībā šobrīd mēs ļoti labi sajūtam, ka mēs varam runāt līdzīgs kā ar līdzīgu. Jā, varbūt tehnika un laboratorijas, un tas viss ir ārzemēs lielākoties daudz labākā stāvokļa nekā pie mums, bet īstenībā tās zināšanas mūsu zinātniekiem ir pilnīgi līdzvērtīgas tādā līmenī, lai viņi varētu pasaules zinātnē justies kā savējie un sarunāties. Un īstenībā jau, man liekas, kad jāsaka, pie viena arī liels paldies ir tas, ka šo kongresu mēs varējām tik plašā mērogā un tik biezi varbūt šo programmu radīt, arī tomēr mūsu atbalstītājiem. Šie kultūras pasākumi, ko Juga Jansona tikko minēja, faktiski tie bija tādi ekscelenti notikumi arī kultūrā. Žēl, ka to varbūt neredzēja tik daudz cilvēku, jo es domāju, tas, ko parādīja mums tiešām gan koris Kamēr, man liekas, tā izlases programma, kas bija, tas ir vienkārši augstākais mūsu kultūras līmenis. Un, starp citu, arī kora diriģents Māris Sirmais ir mūsu goda loceklis akadēmijā, savukārt Imants Landsmanis no Rundāles. Viņš, starp citu, šī kongresa laikā saņēma arī Eiropas Zinātņu un Mākslas akadēmijas locekļu diplomu, tā kā arī viņa veikums novērtēts Eiropā. Un es nevaru nepieminēt arī Latvenergo faktiski, kura tiešām viena no tādām organizācijām, kura tūlītās, ka mēs, aicinājām arī viņus kā uzņēmējus piedalīties kongresā, bija gatavi mūs ne tikai atbalstīt, bet arī finansiāli palīdzēt kongresa norisē un piedalījās kongresā un sekcijās par enerģētiku, saprotams, īpaši. Tā kā mēs Latvenergo esam īpaši pateicīgi, ka šis kongress varēja tik plaši un sekmīgi norisēt. Prieks dzirdēt, ka Latvenergo ir tiešām atsaucīgs, jo mēs jau esam pieraduši, ka šeit Latvenergo bieži dabū, kritiku uzklausīt, tāpēc, ka tur viss tā cena politika, bet tas ir kaut kas cits un šīs lietas droši vien, ka nevajag jaukt. Es domāju, tas varbūt tomēr jāpanalizē tā lieta. Man liekas, kad viņi pareizi sapratuši Latvenergo, kad varbūt izēja no tām problēmām un arī, tiem varbūt pārmetumiem, kas vietām droši vien pamatot ir skanējuši, ka varbūt zinātni ir tas virziens, kādā veidā virzīties sekmīgāk, uz labākiem rezultātiem. Un es ceru, ka tas attaisnosies. Arī taisnība, jā. Jūs rezolūcijā esat rakstījuši droši vien arī kādu domu par to, kad varētu notikt nākamais kongress, jo tik plaši, kā jūs teicāt, pārstāvēti zinātnieki un tik plaša skaista programma, ko piedāvāja zinātniekiem, atpūtai, droši vien, kā negribēs vairs neviens gaidīt 10 gadus. Protams, jau arī noslēguma plenārsēdē jau izskanēja pat doma, ka šādi kongresi ir jārīko katru gadu. Protams, tas nav reāli un sarīkot šādu pasākumu katru gadu, taču mēs esam iecerējuši, ka nākamais kongress varētu būt kā mūsu svētku sveiciens Latvijai 100. dzimšanas dienā, un proti, ka nākamais kongress varētu notikt 2018. gada vasarā. Vasarā tāpēc, ka acīm redzot, rudens cēliens būs ļoti noslogots ar dažādiem valsts mēroga pasākumiem, bet vasara ir tas laiks, kad ārzemju zinātniekiem ir vieglāk varbūt atbraukt uz Rīgu, un līdz ar to mēs ceram piesaistīt vēl vairāk latviešu izcelsmes zinātniekus no dažādām pasaules valstīm un sarīkot šo kongresu vasarā. Ļoti jauki, jo tas 10 gadi tomēr jau tādā straujā gadu tūkstošu skrējienā drusciņ tā kā jau liekas pa garu, vai ne? Tik tiešām, un man liekas arī tā cilvēki bija sajūsmināti, kad viņi atkal var, brīvi tikties un tik plašā mērogā apspriest problēmas. Tā kā tas radīja tādu arī pārliecību un arī, es teiktu, cēlu noteikti zinātnieku pašapziņu. Daži pat saka, ka tas tiešām stiprināja arī to zinātnieku nacionālo identitāti, un tas ir tiešām pamats, lai negaidītu vairāk tos 10 gadus, bet lai jau ātrāk sanāk kopā. Un man liekas, vēl
jāatzīmē viena tāda lieta, ka acīm redzot pēc šī tiešām kongresa tas sadarbības process ne tikai neapstāsies atkal uz 10 vai šī gadījumā 7 gadiem, bet mēs turpināsim iespējams jau sākot no tuvākajām nedēļām un mēnešiem. Mēs veidojam tādu datu bāzi. Tas arī kongresa rezolūcijā, kur faktiski tiks reģistrēti visā pasaulē strādājošie Latvijas izcelsmes zinātnieki. Un tas būs īstenībā ļoti labs pamats, lai mēs dažādas konferences, seminārus rīkot un ļoti ērti un viegli piesaistītu partnerus dažādās pasaules valstīs. Tas tā kā tāda kontaktu birža varētu. Tieši tā, kontaktu birža. Un, kas zina, varbūt arī tā kontaktu birža varētu pārvērsties par diskusiju klubi, varbūt par nozarēm. Nu, tā kā plāni mums lieli un kongress tam lika labus pamatus. Ļoti patīkam dzirdēt, bet kongress pavadīja arī 4 it kā ļoti populāri izstāstīts un izskaidrots izstādes, taču cilvēkiem nebija iespējams viņas apmeklēt tādēļ, ka notika kongress un ielāja tikai reģistrētos dalībniekus. Vai šīs izstādes būs pagarināts redzēšanai arī sabiedrībai? Pirmkārt jāsaka tā, ka lai arī mēs centāmies kongresu nodrošināt maksimāli demokrātisku, bet, protams, telpas ir drusciņi ierobežotas un 700-800 cilvēku zālē, to mēs daudz vairāk mums vienkārši vieta nebija. Bet es gribētu pateikt tūlīt, ka kongresa materiāls, plenārsēžu materiāls, tos var apskatīt joprojām internetā, Latvijas Universitātes mājaslapā, kur ir šie materiāli visi pieejami, un jāsaka arī Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa mājaslapā, kur ir virkne raidījumi, tā izskaitā Latvijas ziņu kanāla raidījumi ierakstīti. Tā kā tos var skatīties vēl un analizēt. Par izstādēm arī jāsaka, ka pirmo reizi īstenībā droši var teikt Latvijas vēsturē mēs piedāvājām gan kongresa dalībniekiem, gan interesantiem, kas tur ieradās, tik plašu izstādi par latviešu trimdas politiskajām akcijām. Un īsi varētu teikt, ka faktiski arī man šī izstāde bija zināms pārsteigums, cik tomēr milzīga loma ir latviešu trimdai bijusi padomju okupācijas gados ārzemēs, lai uzturētu pie dzīvības, ja tā varētu teikt, Latvijas neatkarības ideju. Tā milzīga loma ir, es domāju, arī Latvijas neatkarības atjaunošanā. Šo izstādi mēs esam tiešām ļoti interesanti, gan eksponātu ziņā, tur ir plakāti un materiāli un dokumenti un petīcijas vēstules, kas rakstītas 70. gados, dažas vēl agrāk, un Reigana ASV prezidenta parakstīti dokumenti par Baltijas brīvības dienu un daudz kas cits. Ja. Šo izstādi mēs vedīsim apkārt pa Latviju, un es tiešām gribētu izmantot iespēju aicināt bibliotekas, augstskolas, muzejus, kultūras centrus un tā tālāk, kā mēs esam gatavi šo izstādi viņiem piedāvāt uz zināmu laiku. Mums ir arī speciālisti, protams, šajā jautājumā, kas pēta trimdas politisko vēsturi, un mēs varētu arī kādu, teiksim, lekciju, priekšlasījumu, diskusiju sarīkot, jebkurā faktiski Latvijas pilsētā vai novadā. Tā kā mēs esam gatavi. Un, protams, arī citas izstādes, kuras ir, godīgi sakot, varbūt arī nemazāk interesantas, bet par kurām arī var, zinām, informāciju vēl tagad atrast interneta mājaslapā. Protams, šeit varētu piebilst, ka ir arī izstādes, kas joprojām vēl ir skatāmas, un viena no tām ir Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā. Vēl krietnu laiku būs apskatāma izstāde no senās Rīgas bibliotekas, tātad sākot ar 1524. gadu grāmatas, kas ir oriģinālā iesējumā, bieži vien vienā eksemplārā tikai, un tātad gan šo grāmatu dizainu lielā mērā, gan arī, protams, šo grāmatu saturs ir skatāms joprojām Rūpniecības ielā 10. Mēs tā kā par akadēmiķu Junci zinām it kā daudz vairāk. Mēs zinām jurists un darbojas sekcijās un zinātņu akadēmijas viceprezidents, bet mēs zinām mazāk tieši par jums, jo jūs arī esat humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāji, un mazāk varbūt daudziem ir zināms, ko šī nodaļa dara, kas ir tas galvenais darba virziens tieši jums. Protams, mūsu nodaļa vislielākā mērā ir saistīta ar šīm nacionālās identitātes problēmām, jo nodaļa apvieno tos zinātniekus, gan akadēmijas īstenos locekļus, korespondētāju locekļus, ārzemju locekļus un īpaši mūsu nodaļai plašo goda locekļu skaitu, kas saistīta ar humanitārajām sociālajām zinātnēm, tātad arī ar mākslu, kultūru.
Un līdz ar to nodaļas darba plānā ietilpst gan dažādu lekciju pasākumu organizēšana, izbraukuma sēžu organizēšana, arī tikšanās ar mūsu novadu iedzīvotājiem, bet šeit laikam vēl jāpiebilst, ka līdztekus tam esmu arī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktori, un tātad visciešākā veidā saistīta arī ar tiem pētījumiem, kas skar mūsu valodu, kas vairāk kārt no kongresa tribīnes izskanēja, ka tieši valoda ir mūsu nacionālās identitātes un jebkuras nacionālās identitātes pamats. Un, ja drīkst drusciņi, tā kā jau ne par kongresu, bet par to, ka Saimā, kā jūs uzskatāt, ka Saimā zvērestu dod latgaliešu valodā, varbūt arī Līvu krasta jaunieši, kas ir ievēlēti, varēja dot Līvu valodā šo zvērestu. Kā jūs raugaties uz to, ka valsts valodu un dialekti pielīdzināt valsts valodu? Šeit ir jautājums, protams, par to, kas ir mūsu valsts valoda, un ja mēs uzskatām, ka mums ir viena valsts valoda latviešu valodai, kurai ir šīs daudzās varietātes, taiskaitā arī mūsu augšzemnieku dialekta latgaliskās izloksnes vai mūsu lībiskā dialekta arī šīs tāmnieku izloksnes, tad to varētu pieņemt un tad to varbūt varētu uzskatīt par tādu pašu eksperimentu, kas notika Vācijā pirms jau gadiem 10, kad arī tika atjaunotas uzstāšanās plenās sēdēs gan augšvācu, gan lejasvācu valodā. Protams, ja mēs runājam par atsevišķu, ka mums ir atsevišķa latgaliešu valoda, kur es uzskatu, ka ir tikai šis latgaliešu rakstu valoda, nevis runas forma, tad, protams, šāda politika nebūtu vēlama. Un no juridiskā aspekta? Es tieši gribētu no juridiskā aspekta. Man ļoti patīk latgaliešu valoda un tiešām ir ļoti patīkami klausīties un teātra izrādēs un dziesmās, bet no juridiskā viedokļa, diemžēl ir jāsaka ļoti skaidri un, man liekas, tomēr nepārprotam, satversmē mūsu augstākajā likumā ir ierakstīts latviešu valodā, un tur nevar būt interpretācijas. Nevar, teiksim, kāds deputāts varbūt ar operas dziedātāju pieredzi nodziedāt, teiksim, zvēresta. Zvērests ir jānolasa tādā redakcijā, kā precīzi, pie kam redzēt, cik arī skrupulosi skatījās Saeimas priekšsēdētāji, tieši tādā redakcijā, kā viņš ir satversmē. Un tas ir saistīts arī ar juridiskām sekām un atbildību. Tā kā tur interpretācijas nevarētu būt. Es pilnīgi pievienotos šam viedoklim. Sirsnīgs paldies par sarunu, un man tāds aizdoms, ka kongress ir beidzies, bet tūlīt jau sāks zinām sagatavošanās jau nākamajam darbam, spriežot pēc jūsu teiktā, ka daudz kas jādara. Jā, lai jums izturības, spēks un teiksim, tāds darba prieks arī, jāsaka, visas tautas, katra cilvēka labā, jo no zinātniekiem laikam ar katru dienu gaida ar vien vairāk un vairāk sabiedrību, vai ne? Tik tiešām. Un godīgi sakot, jau rītā Saeimas komisija skata likumu par zinātni, un es domāju, tā kā kongresa lēmumu jau visaugstākā līmenī pamazām pat sāk jau tikt īstenot dzīvē. Ideāli gandrīz, vai? Jā, labi, sirsnīgs paldies jums. Bet raidījuma turpinājumā mums tūlīt būs stāsts par to, kā skolas brīvdienas Reizeknes novadā Adāmovā pavadīja bērni no visas Latvijas. Paldies!